Thank you. All right. So, before we move to the votes, I would like to welcome a delegation from the Parliament of Singapore, led by Deputy Speaker Christopher De Souza. The Singapore delegation, welcome. Welcome to this Parliament. You are participating in the 14th EU-Singapore Interparliamentary Meeting. Very good to have you here. Now let's go to the votes, dear colleagues. We start with a decision to maintain the action before the Court of Justice for the annulment of the decision of the Commission on the withdrawal of the proposal for a regulation on standard essential patents. We will vote by roll call on the decision to maintain the action before the Court of Justice, and the vote is open. Vote is closed, and it is adopted. Therefore, the decision is maintained. Now, I have been informed that the request for urgent procedure on the implementation of the bilateral safeguard clause of the EU-Mercosur Partnership Agreement and the EU-Mercosur Interim Trade Agreement for agricultural products has just been withdrawn by the EPP group. So now we move to the rest of the votes, and my colleague will take over. Godātie kolēģi, turpinām balsojumu. Mariona Valsman ziņojums par rotaļlietu drošumu un dodu vārdu ziņotājai 2 minūtēm. Mariona Valsman, did you hear me? So you have a floor for 2 minutes. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In wenigen Wochen ist Weihnachten, eine Zeit, in der Millionen europäischer Familien auf der Suche nach Geschenken für ihre Liebsten sind. Heute haben wir die Chance, ihnen das größte Geschenk zu machen: Sicherheit. Spielzeug ist nach wie vor die am häufigsten gemeldete Produktkategorie im EU-Schnellwarnsystem für unsichere Produkte. Das können und wollen wir nicht länger hinnehmen. Mit der neuen Spielzeugsicherheitsverordnung setzen wir ein klares Zeichen. Sicheres Spielzeug für unsere Kinder in Europa hat höchste Priorität. Und diese Verordnung ist mehr als eine Aktualisierung veralteter Regelungen. Sie ist ein Bekenntnis zu unseren Werten, zum Schutz unserer Kinder und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Indem wir höchste Sicherheitsstandards setzen, schaffen wir einen Markt, auf dem Qualität gewinnt. Und dafür vielen Dank auch an die Schattenberichterstatter und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer ausgezeichneten Arbeit diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Wenn wir gleich gemeinsam zustimmen, sorgen wir dafür, dass Kinder in Europa auch in Zukunft mit dem sichersten Spielzeug der Welt spielen können. Herzlichen Dank. Paldies. Es neesmu saņēmis grozījumus vai priekšlikumus noraidīt padomes nostāju, un līdz ar to Eiropas parlaments ir noslēdzis savu otro lasījumu un leģislatīvais akts ir pieņemts. Jorēna Laners ziņojums par policijas sadarbību uzlabošanu saistībā ar migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības novēršanu, provizoriskā vienošanās, grozījums numur 56, balsošana pēc saraksta, balsošana ir atklāta. Balsošana ir slēgta. Balsošana slēgta. Atbalstīts. Parlamenta pirmais lasījums līdz ar to ir noslēgts.
Rafaela Glucksmana un François Xavier Bellamy ziņojums par Eiropas aizsardzības industrijas programmu un pasākumu satvara aizsardzības ražojumu saulēcīgas pieejamības un piegādes nodrošināja EDIP. Priekšlikums noraidīt komisijas priekšlikumu, grozījums numur 9, balsošana pēc saraksta, balsošana ir atklāta. Balsošana ir slēgta. Noraidīts priekšlikums balsot par leģislatīvā akta projekta grozījumiem, priekšlikums attiecībā uz procedūru, balsošana pēc saraksta, balsošana ir atklāta. Balsošana slēgta. Noraidīts provizoriskā vienošanās, grozījums numur 2, balsošana pēc saraksta, balsošana ir atklāta. Balsošana ir slēgta. Pieņemts normatīvais rezolūcijas projekts, grozījums numur 3, komiteja kas par? Vēlreiz grozījums numur 3, komiteja kas par? Pret? Atturas pieņemts. Grozījums numur 4, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par? Pret? Atturas pieņemts. Parlamenta pirmais lasījums ir pabeigts. José Cepeda ziņojums par priekšlikumu iecelt revīzijas palādes locekli Danielu Kaspari. Balsojums par Danielu Kaspari iecelšanu aizklāts. Balsojums. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Apsveicam kolēģi Gaspari ar ievēlēšanu. Tineka Strika ziņojums par drošu varbūtību, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta savienība. Grozījums numur 1, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 8, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana beigusies. Noraidīts. Grozījums numur 9, balsošana pēc saraksta, balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. 2. punkts, sākotnējais teksts, balsošana pēc saraksta, balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Grozījums numur 10, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 11, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Noraidīts. 4. punkts, sākotnējais teksts, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Grozījums numur 12, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 2, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 13, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies.
Balsošana ir slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 14. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 15. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. 13. punkts. Sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. 19. punkts. Sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. 22. punkts. Sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Grozījums numur 18 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 16. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. 24. punkts. Sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 27. punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa. Abas ir pēc balsošana pēc saraksta. Pirmā daļa. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Otrā daļa. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Grozījums numur 17. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Noraidīts. 28. punkts. Sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Grozījums numur 3 par. Pret. Atturas noraidīts. Grozījums numur 4. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 6. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 7. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Noraidīts. AK apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. AP apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. BD apsvērums sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Otrā daļa. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. BE apsvērums sākotnējais teksts trijās daļās. Pirmā daļa. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies.
Balsošana slēgta. Pieņemts. Otrā daļa balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Trešā daļa balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts BF apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts BG apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts BH apsvērums sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Otrā balsošana slēgta. Pieņemts. Otrā daļa balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. BI apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. BJ apsvērums sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Otrā daļa balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. BK apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. BP apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana ir pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts balsojums, rezolūcija kopumā. Kolēģi, balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. No, because this was the season in Sorry, I was already tired with machine. Look. Balsošana slēgta. Pieņemts. Apsveic. No. Aleksandra Benhuber un Anna Stolenberg ziņojums par bioloģiskās kontrolas līdzekļa ātrākas reģistrācijas un ieviešanas nodrošināšanu. 12. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Apsveicam ziņotājus. Brando Bonifei ziņojums par Eiropas konkurētspējas nākotnes institucionālajiem aspektiem, Draghi ziņojums. Dodu vārdu ziņotājām 2 minūtēm. Lūdzu, Bonifei kungs. Ok. Grazie Presidente. L'Unione Europea è oggi organizzata in modo da poter rispondere alle sfide che ha di fronte, dai conflitti alle transizioni, alla sicurezza economica,
Noi con questo testo diciamo che c'è molto da fare per essere all'altezza. Per questo, sulla scia del rapporto Draghi, affermiamo la necessità di una maggiore coesione politica e di una maggiore solidità istituzionale per perseguire gli obiettivi che il rapporto stesso pone a fondamento della competitività: decarbonizzazione, innovazione, sicurezza comune. La proposta che votiamo oggi è frutto di un compromesso fra le forze politiche per far sentire la voce del Parlamento in questo dibattito, con alcune proposte chiave: incrementare il numero di materie dove si supera il diritto di veto e si decide a maggioranza qualificata, a partire dalla politica estera; rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nel processo legislativo; sviluppare le cooperazioni rafforzate ove ci siano difficoltà ad avanzare nelle politiche comuni. Ringrazio per questo impegno comune i relatori dei gruppi politici e il Presidente della Commissione Affari Costituzionali Sven Simon. Vi chiedo perciò, onorevoli colleghe e colleghi, di approvare il testo originale come approvato a larga maggioranza nella Commissione Affari Costituzionali, votando a favore dei paragrafi ove è stato richiesto il voto separato. Oggi possiamo fare un passo avanti per un'Europa sovrana, competitiva e unita. Facciamolo insieme approvando questo testo. Grazie mille. Paldies. Sākam balsojumu, kolēģi. Tātad grozījums numur 1, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Noraidīts otrais punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana beigusies. Pieņemts. Otrā daļa, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 8. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Otrā daļa, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 9. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Otrā daļa, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 10. punkts, sākotnējais teksts, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 12. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās. Pirmā daļa, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Otrā daļa, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 22. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Otrā daļa, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 10. apsvērums, sākotnējais teksts, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. 11. apsvērums, sākotnējais teksts, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta.
Pieņemts. J apsvērums, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa - balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Otrā daļa - balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana slēgta. Pieņemts. Kā apsvērums sākotnējais teksts. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. M apsvērums sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa - balsošana pēc saraksta. Balsošana sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Otrā daļa - balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Kolēģi, balsojums AFCO komitejas rezolūcija kopumā. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Arba Kokalārī ziņojums par mākslīgā intelekta ietekmi uz finanšu nozari un dodu vārdu referentei 2 minūtēm. Thank you, President and colleagues. The US and China are running ahead of us in the global AI race, and Europe's prosperity is at stake. Today, we are voting on the first AI report since adopting the AI Act, and it concerns a key sector for AI. It's the finance sector. Today, we are sending a clear message from the European Parliament that now is not the time for more legislation. Now it's a time to make our laws easier to follow, less bureaucratic, and to boost investments. To benefit from AI, we need to apply it in the whole society and in all sectors, especially in the finance sector, where AI can be used to detect fraud, to make businesses more competitive, and to give consumers better services. So let's encourage that. Let's build an AI continent that will tell a positive story for the future of Europe, so that will encourage innovation, that will enable more possibilities, and that we together build a stronger economy in Europe. It's time now to step up. Thank you. Paldies, kolēģi, balsojam. Balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts, apsveicam ziņotāju. Nākamais balsojums Marita Maija ziņojums par 2024. gada budžetu. Metodika dzimumu līdztiesības aspektu integrēšana Eiropas Savienības budžetā, īstenošanas izvērtējums, un dodu vārdu referentei 2 minūtēm. Marita Maija. Yes, thank you, Chair. Dear colleagues, and thanks to the colleagues that have worked with me on this report. Gender equality is an objective that is enshrined in the primary law of the EU, and a principle that should be at the core of all EU policies. And that's what we will be voting for in a minute. Some of you asked why gender mainstreaming is necessary in all EU programs and funds. What does gender have to do with the development of medicines? Well, if medicines are designed for the average person, which is still a man, they will work less for women and might even overlook dangerous health consequences for women. What does gender have to do with human resources? Well, the average pay gap in the European Union is still 13%, and the average pension gap is a staggering 29%.
And what does gender mainstreaming have to do with the building of roads and of bridges? Well, my colleagues, we want roads and bridges to be safe for everyone that uses them. And today is International Day Against Violence Against Women. We have talked about the dangers for all women. Therefore, there should be light on the roads and safe havens when we need to stop. And when it's safe for women, it is safe for everybody. Medicines for all, safe roads, safe buildings, comfortable safety belts, honest wages, livable pensions. I can continue. These are all important reasons for gender mainstreaming. And if that doesn't convince you, improving gender equality would lead to an increase of the EU GDP per capita by 6.1 to 9.6%, which amounts to 1.95 to 3.15 trillion euros. And that, my friends, is something that I would vote in favour of. Thank you. Paldies, kolēģi, balsojam. Grozījums numur 1 par. Grozījums numur 1 par, jā, pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 4. Balsošana pēc saraksta. Balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Noraidīts. Grozījums numur 2 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums numur check. No, let's do one more time with hands. So, amendment number 2. Who is for? In favor? Against? Yeah, abstentions, so we have to check. Vote is open. Vote is closed. Adopted. Pieņemts. Grozījums numur 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudām. Balsošana atklāta. Balsošana slēgta. Noraidīts. 31. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Kolēģi, vēlreiz pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudām. Otrā daļa balsojums atklāts. Balsojums slēgts. Noraidīts. 32. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 37. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pieņemts. Okay, if you want to check, we can check. Second part, vote is open. Balsojums ir slēgts. Pieņemts. 39. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta.
Pieņemts. Apsveicam ziņotāju. Arī iebildums pret ģenētiski modificētu kukurūzu DAS 1131. Balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Nākamais balsojums iebildumu izteikšanu par ģenētiski modificētu kokvilnu MON 8813. Balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Iebildumi pret ģenētisku modificētu eļļas rapsi, balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Iebildumu pret modificētas sojas pupām. Balsojums par rezolūciju kopumā, balsošana pēc saraksta, balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Godātie kolēģi, vēlos atgādināt, ka deputātiem, kuri ir pirmo pēcpusdienu paredzēto debašu runātāju sarakstā, jāpaliek sēž zālē, jo debates sāksies uzreiz pēc balsošanas. Nākamais balsojums, iebildums par ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427. Balsojums rezolūcija kopumā, balsošana pēc saraksta un balsošana ir sākusies. Balsošana ir slēgta. Pieņemts. Thank you, colleagues, for cooperation.